Sveiki, sveiki! Nu tā, tagad jau par dažiem likumiem, kur mēs matemātiskās indukcijas principam varēsim teikt paldies. Būs nedaudz kombinatorikas, dažādi kombinatorikas likumi. Tie likumi izskatās wow, 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 kā mēs zinām, ka tie ir patiesi, jo matemātiskās indukcijas princips mums pasaka, ka tie ir patiesi. Un mēs sāksim ar nelielu atkārtojumu par kombināciju skaitu. Kombinācijas skaits. Tad kombinatorikā mēs jau esam iepazinuši variācijas un kombinācijas. Kurš bija kurš variācijas? Variācijas ir visi tie gadījumi, kad mums ir no n elementiem, no n dažādiem elementiem, jāizvēlas m elementi. Un secība ir svarīga. Šim apzīmējums bija a, n, m. Kombinācijās secība nav svarīga. Kombinācijas ir tas pats, bet secība nav svarīga. Salīdzinošais piemērs, piemēram, par grāmatām. Jums ir, teiksim, 10 grāmatas, un jāizvēlas 5. Variācijas būtu tad, ja šīs 5 grāmatas būtu jāsaliek plauktā. Jums būtu svarīga secība. Bet kombinācijas būtu tad, ja jūs tās 5 grāmatas saliktu maisā. Viņas tur tāpat sajauktos, secība nav svarīga. Un skaidrs, ka kombinācijas skaits mums ir tātad kaut kas, kas ir pēc skaita mazāks. Tad kombinācijas skaits. Kā to varēja aprēķināt? Mēs vienkārši ņēmām n elementus, dalījām ar m un n mīnus m. Tā ir formula, ar ko mēs saskārāmies mūsu formulu lapā. Konkrētos kombināciju uzdevumos varbūt mēs atkārtosim, kā šī formula radusies, bet pagaidām mēs vienkārši pieņemsim, ka šī formula tāda ir. Un mēs to varam izrēķināt, teiksim, pēc šādiem noteikumiem. 5, c no 5 un 3. Mēs, piemēram, redzam, ka 5 faktoriāls man ir jādala ar 3 faktoriāli un 5 mīnus 3 faktoriāli, no kuriem apakšējais vienkāršojas par 2 faktoriāli. Un tad es katru no tiem izrēķinu. Es zinu, ka 2 faktoriāls ir 1 reiz 2, tātad 2. 3 faktoriāls ir 1 reiz 2 reiz 3, tātad 6. 5 faktoriāls jau ir kaut kas lielāks. Reiz 4 reiz 5, 120, ar man ir 120, dalīts ar 3, dalīts ar 6, es gribēju teikt, un ar 2. Es zinu, ka 6 reiz 2 ir 12, tātad atbilde ir 10. Jā, tas ir viens vienkārši veids, kā ar to tikt galā. Bet dažreiz mēs negribēsim speciāli reiķināt šos gadījumus. Piemēram, 17, 14. Es ne par ko negribētu reiķināt 17 faktoriāli, jo 17 ar pirmo skaļu sareizināt, tas tāpat būs astronomisks skaitlis. Mums vajadzēs atjautību. Un bieži vien mēs uzreiz jau rakstam nevis 17 mīnus 4, bet uzreiz to starpību 3. Kādu atjautību mēs izmantosim? To, ka es varu sadalīt faktoriāli reizinātājus. Var izdalīt 17, 16, 15 un apstājamies pie 14 faktoriāļa. Te paliek 14 faktoriāls, un es jau izmantošu to, ka es zinu, ka 3 faktoriāls ir 6. Un 14 faktoriāli mēs saīsinām. Tātad 17 reiz 16 reiz 15 dalīts ar 6. Uh, 17 reiz 16 reiz 15 dalīts ar 6. Mēs varam kaut ko saīsināt, bet lieta tāda, ka mēs tik un tā varam izmantot kalkulātoru. Ja jūs būtu mēģinājuši kalkulātoru izmantot jau pie 17 faktorā, piemēram, ja jums vajadzētu ļoti platu kalkulātoru, teiksim tā, jo tam būtu ļoti daudz ciparu. Šeit atbilde būtu 680, ja kas. Un nozīme šim ir tāda, ka, ja tev ir 17 elementi, un tev jāizvēlās 14 elementi, tad tas nozīmē to, ka to var panākt 680 veidos. Ja tev ir 17, teiksim, tev ir profesionāls basketbola klubs, 17 spēlētāji, tu spēlē var pieteikt 14, tev ir 680 veidi, kā to izdarīt. Tā, tas ir nepieciešamais pamata atkārtojums par kombinācijām.